Čau! Šīs dienas epizodē vakariņas pa lēto pie manis ciemos ir Linda. Un man īstenībā patīk tavs izvēlētais ēdiens. Nu, mēs saucamies it kā vakariņas pa lēto, bet, zini, tev ir bērni. Jā. Un mani bērni, un viņi labprāt arī vakariņās ēd saldu. Ļoti labprāt. Un šokolādes fondants, manuprāt, tas ir tops. No savas puses, ko es gribu tam ēdienam pielikt nelielu akcentu, jo ir, decembris. Jā. Nu, vai ne? Klauni, tas būs tāds kārtīgs Ziemassvētku fondants, vai ne? Bet pirmais jautājums, pirms mēs uzsākam tu gatavošanas procesu. Jā. Kā tev ir ar gatavošanu? Nu, tu esi uz tu vai uz jūs? Laikam jāsaka godīgi vairāk uz jūs. Okay. Vairāk. Mēs bieži gatavojam ar manu dēlu. Viņš mīl gatavot. Okay. Un tad mēs izvēršamies, bet, teikšu atklāt, visu uz aci mēs mēram. Nu, šeit mums arī baigi sanāk visu uz aci. Mums vajag visu šokolādi 200 gramus tā. To es plēsīšu. Tevs uzdevums ir 110 gramus nosvērt sviestu, 140 derēs. Puslabi. Un nedaudz varbūt par šovu. Labi, jā, diezgan aktuāla tēma šobrīd. Diezgan aktuāla tēma. Nu, kā tu tur nokļuvi? Šis šovs ir lietuviešu veidots, bet līdz ko ienāca šī ideja veidot šo šovu Latvijā, Lietuvas producenti izvēlējās vairākus cilvēkus, vairākus pretendentus uz tieši manu vietu. Vajadzēja iesūtīt savu video, vajadzēja aiziet uz pārunām. Tādēļ man ir tas lepnums teikt, ka es tiešām izgāju šo atlasi un ieguvu šo fantastisko iespēju. Jā. Es tev iedošu tagad arī nedaudz miltus. Un tagad tu šādā veidā vienkārši izdarot šo versiju. Milti būs, viņi izveidos vienkārši tādu garozu. Šis ir atklājums. Okay. Un tad pārber visu šeit. Tur miltu vietā tu vari izmantot mannā vai vēl kaut kādu tādu, lai izveidot vienkārši to garoziņu. Vai tu zini aptuveni, cik izmaksā tavs vakariņas ģimenei? Kādi 12? Tā jau ir normāli. Jā, mēs mīlam paēst. Jā. Tādēļ mūsu ģimenē mēs esam iecienījuši pirmo, otro, saldo. Pārējot atpakaļ pie receptes, mums šeit ir milti. Sajauc tad viņi kopā ar piparkūku garšvielām un es paralēli. Žēl, ka nevar nodot to smaržu caur kameru, vai ne? Un manuprāt, šis varētu būt tas nākamais levels, kad kāds izdomās, ka to smaržu tomēr varēs nodot cauri. Es ļoti ceru. Tā, to mēs samaisim. Jā, samaisim kopā. Un es izkausēšu, vai arī sakausēšu kopā šokolādi ar sviestu. Tad mums ir milti sajaukti kopā ar garšvielām. Un tad mēs vēl vienā traukā sakulsim olu ar cukuru. Labi. Un viss, un tad tās trīs sastāvdaļas jāsavieno kopā, jā. Kā tev šķiet, cik mums izmaksā vispār šodienas ēdiens uz vienu porciju? €20. Ja mēs tā esam ar visām mazām un tādām, ap eiro, tas, protams, atkarīgs no tā, cik liels raugs mēs izvēlamies. Bet šis ir standarts, manuprāt, vai ne? Ar visu saldējumu, starp citu. Ar visu saldējumu? Ideāli. Šis ir izkausēts, es vēl viņu atstāju. Labi. Lai viņš tur sildās. Un es atdalīšu. Nē, nevajadzēs atdalīt šoreiz. Es vienkārši... Nevajadzēs atdalīt? Šoreiz nevajadzēs atdalīt. Jo? Jo es tā nekad neesmu darījis. Jo tu saki, šoreiz nevajadzēs? Nevajag sarežģīt lietas. Un tavs uzdevums ir samaisīt. Labi. Un tad mēs to visu savienosim kopā. Jāpārbauda, vai tiešām viss ir izkusis, ka nav neviens gabaliņš. Un tad vienkārši lejam iekšā. Un tagad ir nevajag maisīt, tagad vienkārši vajag cilāt. Mums ir milti, mums ir šķipsniņa sāls. Tad, kad tu viss sajauks, kad redzēsi, ka viņš paliek nedaudz biezāk, tad mēs tikai drīkstam pievienot miltus. Tikai tad, jā. Un es turpinu maisīt, jā? Jā. Tagad, principā, iecelā iekšā un viss. Kas tev par smaržu? Un tagad vēl smaržos pēc piparkūkām. Vienkārši burvīgi. Jā, tagad varam saliet. Es kā viņš teica, ka es nevaru neko sabojāt, bet man palīdz, jā. Un tad šādi izdarīt. Ar šo, starp citu ēdienu, ļoti labi tas, kad tu viņu var sagatavot, likt leduskapī, viņš tur var stāvēt nedēļām ilgi, un tad, kad tu gribi, tad vienkārši uztver. Draugi, mēs pagaidām gaidām viesus, un tad cepsim 180 grādos aptuveni 12 minūtes. Es atdzesēju šķīvi. Es negribu, lai saldējums vienkārši uzreiz izkust. Un ka mums ir fondīts. Ņem šķīvu šādi, pārliek tā te. Ideāli. Nu, kur tik perfekti var sanākt? Kā gribētos, lai smuki, vai ne? Man ļoti
patīkami bija tevi šeit uzņemt. Novēl tev tiešām visu to labāko un turēties pie ģimenes, un lai tev ģimene aug bagāti. Paldies tev liels. Tieši šī recepte, es domāju, viennozīmīgi nāks manā ģimenē. Dārgais draugs, Andrej, vīriņ, paldies liels, ka jūs atradāt laiku ierasties un ar mani kopā nobaudīt kaut ko īpaši gardu, jo tur ir viens ingredients, kurš ir tāds slepenais. Es jau tur meitas roku, viņa ir gatava ēst. Tā kā labu apetīti, mīļie. Garšo tev, Marija? Es zinu, svētdien. Tu zini? Tu zini? Mēs Ziemassvētkiem kaut kas saistīts, ja? Uz vārdu P sākās. Vārds sākās ar P. Piparkūks. Piparkūks, jā. Malači, tā ir piparkūku garšviela. Bet man ir vēl viens jautājums. Kā jums liekas, cik izmaksā viens šāds fondants, viena porcija? Eiro 10, eiro 15. Ok, kāds tos variants? Es teikšu eiro 50. Ok. Čuču. Bija tuvu vai tālu no realitātes? Viens saldējs izmaksā aptuveni eiro. O, Iedomājieties? Tas Ja? tas ļoti izdevīgi. Vai ne? Jā, jāsāk taisīt mājās vairāk saldē. Kā viņš skatās. Līdz viņa tavu porciju gatava arī jāpēst.